Labrīt, labrīt, mīļie televīzijas skatītāji! Šajā rītā sāksim ar tēmu, kas patiks gan dāmām, gan kungiem. Viesojos skaistumkopšanas salonā Saules salons, kas ir atpazīstams un uzticams jau daudzu gadu garumā. Par to pārliecinājos arī es un ieguvu jaunas pārvērtības. Bet ko tad vēl piedāvā Saules salons? Skatieties turpinājumā! Saules salonam šogad aprit 26 gadi. Ir uzkrāta liela pieredze un arī pastāvīgie klienti, no kuriem daži ir mūsu jau no pašiem pirmsākumiem. Savu darbu uzsākām ar devīzi, ka balstāmies uz 3 vaļiem, kuri ir prasmīgi meistari, ļoti laba kosmētika, laipna un pretīmnākoša attieksme pret klientiem. Šos principus esam saglabājuši un turpināsim saglabāt. Pie mums vēl joprojām strādā meistari no pašiem salona pirmsākumiem, kā arī jauni speciālisti, kuri ir zinoši un varoši. Joprojām sniedzam daudzpusīgu pakalpojumu klāstu. Sejas procedūras, kurās izmantojam jau gadiem pārbaudīto efektīvo Dr. Grandel kosmētiku, veicam vaksācijas, tāpat arī skaistuma injekcijas, biorevitalizāciju un mezoterapiju. Varat izbaudīt ķermeņa procedūras, masāžas. Manikīrs vai pedikīrs var būt gan klasisks, gan ar gēlu laku, gan ārstnieciskais pedikīrs vai spa pedikīrs. Piedāvājam arī skropstu un uzacu laminēšanu, kā arī skropstu pieaudzēšanu. Skropstu laminēšana izceļ acu skaistumu, bet uzacu laminēšana padarīs seju izteiksmīgāku ilgākam laika periodam. Īpašos gadījumos ieprieciniet sevi ar gaumīgu meikapu. Arvien populārāks kļūst sprejtan, kas ir ādu saudzējošs iedegums. Pie mums ir arī nekaitīga un nesāpīga zobu kosmētiskā balināšana. Mūsu frizieri ir pieredzes un prasmju bagāti, kā arī klientu iemīļoti. Sniedzam visus frizieru pakalpojumus. Esam vieni no pirmajiem Latvijā, kas uzsāka matu pieaudzēšanu. Pielietojam ultraskaņas metodi un liekam augstas kvalitātes Itālijā apstrādātus dabīgos matus. Matu pieaudzēšana ir procedūra, kurai nepieciešama kvalitātes garantija, lai jūs tiešām saņemtu to, ko vēlaties. Būsiet mīļi gaidīti Saules salonā. Jau 10 gadus esam vācu profesionālās kosmētikas branda Dr. Grandel pārstāvi. Tieši šomēnes sākam izdot 2 jaunus High Excellence produktus. Sērumu gan sejai, gan acīm, kā arī sejas krēmu, kas ir labs veids, kā atjaunināt sejas ādu. Dr. Grandel jaunā High Excellence sērija ir unikāla ar novatoriskām augsto tehnoloģiju sastāvdaļām. Tā nodrošina visaptverošu pretnovecošanās efektu, kā arī ādas novecošanās procesu attālināšanu. Ja reiz par skaistumu un pucēšanos, tad šo sižetu noteikti ievēros dāmas, kuras vēlās sapucēt savu kungu. Un, protams, arī paši vīrieši, kas ikdienā mīl lietišķo stilu. Sveiciens! Esat laipni aicināti veikalā Nordmen. Mani sauc Vinita, un šajā veikalā esmu, lai jums palīdzētu izveidot ideālu tēlu, kas izpaudīs jūsu unikalitāti un stilu. Veikalā Nordmen mēs īpaši lepojamies ar mūsu klasisko tērpu kolekciju, kuru mēs veidojam ar mīlestību un rūpību, pievēršot uzmanību katrai mazākajai detaļai. Mūsu uzvalki un žaketes tie ir īsti mākslas darbi, kas izcels un dos jums pārliecību par sevi un profesionalitāti. Ja esat ikdienas apģērbu meklējumos, tad mūsu veikalā lielā klāstā ir džinsi, džemperi un citi ērti apģērbi jebkurai dzīves situācijai. Droši jautājiet un nāciet ar jebkuru jautājumu pie mūsu konsultantiem. Mēs vienmēr esam gatavi piedāvāt aktuālākos modes trendus, izstāstīt par pašām jaunākajām aktualitātēm modes pasaulē un palīdzēt izvēlēties pašu piemērotāko tērpu tieši jums. Atcerieties, ka Nordmen tas nav vienkārši apģērba veikals. Te ir vieta, kur smelties iedvesmu un izveidot savu stilu. Mēs uzskatām, ka stils ir jūsu personības izpausme, un mūsu komanda ar lielāko prieku palīdzēs jums šajā procesā. Liels paldies, ka izvēlaties mūsu veikalu Nordmen. Esam priecīgi būt daļa no jūsu modes stāsta. Izbaudiet iepirkšanos pie mums un radīsim unikālu izskatu kopā!
Nākamais stāsts būs par veiksmi un ieguldītu lielu darbu, lai Jūrmala taptu skaistāka. Grezni apartamenti pašā Jūrmalas sirdī. Uzņēmums JK Development ir daudznazaru holdinga grupa, kas sevī apvieno vairāku nozaru uzņēmumus. Viena no darbības jomām ir apartamentu viesnīcas Jūrmalā. Pirmie apartamenti tika izveidoti pirms 10 gadiem – Villa Alvīne. Tajos ir apmetušies pat tādas slavenības kā Alla Pugačova, Maksims Galkins un citi. Ēkai piemīt tradicionālais Jūrmalas stils, un to īpašu padara smalkie koka elementi, kas ir unikāls, rets un dārgs roku darbs. Viens no uzņēmuma projektiem ir Turaidas kvartāls. Šo apartamentu kvartālu nav iespējams nepamanīt, jo tas ir viens no zaļākajiem, sakoptākajiem un ziedošākajiem visā Jūrmalā. Šī ir vieta, kur bērni var justies droši. Tā kā daudziem klientiem šie apartamenti ir iepatikušies tik ļoti, ka tie ir gribējuši palikt šeit uz dzīvi, tad daļa no tiem jau ir pārdota, bet otru daļu joprojām ir iespējams īrēt. Uzņēmums lepojas ar to, ko spēj sniegt saviem klientiem un arī pilsētai, jo šogad tika saņemti arī apbalvojumi Jūrmalas valsts pilsētas skaistākie īpašumi. Šajā vasarā tika atklāti pavisam jauni un eleganti apartamenti Stories. 6 no apartamentiem ir veltīti mūsu slaveno tautiešu dzīvei un sasniegumiem. Piemēram, vieni apartamenti iekārtoti krokodīla Dandija tematikā par godu Arvīdam Blumentālam. Brauciet ciemos un izbaudiet Jūrmalas maigo un labvēlīgo klimatu, jūras gaisu un smilšu pludmali. Veiksmi ir ģimene. Ja, un to, ko mēs šodien darām, tas ir ģimenes biznes. To, ko es vādu, tas neesmu tikai viena. Jā, mums ir viena komanda, liela komanda, un ir cilvēki, kuri strādā ar mums jau 10 gadus. Vispirms to, ko mēs darām tā, kā mēs gribējam taisīt priekš sevi. Un visas objektus, ko mēs šodien izbūvējam, mēs visi dzīvojam tur. Jā, bet mēs paši uz šodien un būvējām un apsaimniekojam. Mums ir holdingā 21 kompānija. Visi objekti mēs taisam kā priekš sevi. Mums ļoti svarīgi, lai klientam ir droši, klientam ir patiek, klientam ir komforti. Mēs paši kā klienti dzīvojam. Arī pašmāju uzņēmums Pūre ik gadu saviem klientiem sarūpē jaunumus. Par tiem, mīļie skatītāji, mēs jums pastāstīsim turpinājumā. Zīmols Pūre Latvijā ir pazīstams jau no 1994. gada. Esam uzņēmums, kas saviem pircējiem piedāvā gardus, kvalitatīvus, kā mājās gatavotus ievārījumus, kā arī citus augļu un ogu produktus. Sulas, kečupus, dažādas mērces un aģikas. Pūres sortimentā jau ir gandrīz 100 dažādu produktu. Mēs saviem pircējiem piedāvājam 13 dažādas ievārījumu garšas. Tā kā pēdējos gados cilvēki arvien vairāk domā par to, ko viņi ēd un cik veselīgi ir produkti, arī Pūre piedāvā bio ievārījumus – meleņu, zemeņu un aveņu. Ievārījumu pagatavošanā tiek izmantotas tikai bioloģiski audzētas un ievāktas izēvielas. Kā rezultātā kvalitatīvs ievārījums ar izcilu garšu. Jau vairākus gadus Pūres sortimentā ir gardie un veselīgie smēriņi. Ja parastā ievārījumā cukuru un augļu attiecība ir 50:50, tad smēriņu sastāvā ir 77,7% augļu un ogu. Mazāk cukura, mazāk kaloriju, veselīgāks produkts. Arī šogad mēs savus pircējus vēlamies palutināt ar jaunumiem. Vasara ir beigusies un straujiem soļiem tuvojas svētku sezona. Šogad svētku sezonā piedāvājam savus mīļos palutināt un iepriecināt ar 2 Pūres smēriņiem ar īpašu Ziemassvētku garšu un aromātu. Mandarīnu smēriņš un vīnogu un upeņu smēriņš. Smēriņi būs lieliski piedeva gan ziemas kūkām, gan arī brīnišķīgi garšos ar pankūkām, brokastu putru vai arī vienkārši tāpat ar karotu. Otrs jaunums, kas arī būs ideāli piemērots svētku galdam – Pūres majonēze.
Lieliskā majonēze ir pagatavota bez cietas un konservantiem, izmantojot brīvi turētu visus tolus. Savukārt laita majonēze būs ideāli piemērota visiem, kas ikdienā pievērš uzmanību uzņemto kaloriju daudzumam. Tikpat lieliska garša, bet par 52% mazāk tauku un par 48% mazāk kaloriju. Pūre palutina sevi un citus. Uzņēmums, kas aug apjomā un produktu ziņā ik gada, par to būs mūsu nākamais stāsts. Man sauc Edvards Biļinskis, pārstāvu Latvijas pārtikas ražotāju, kur strādā no 2010. gada. Latvijas pārtikas ražotājs sastāv no 2 rūpnīcām. Viena atrodas Rīgā, Strojiņu iela 6. Ražojam smalkmaizītes, sviestmaizes, kulināriju, otros ēdienus. Otrā rūpnīca atrodas Jelgavā, ražojam konditoris izstrādājumus, pusfabrikāts, sasaldētā veidā. Arī tiek piedāvāti mūsu lielākajos lielveikalos. Rīgā mēs ražojam ap 100 vienībām produktu. Ir kaut kā 20 sviestmaizes, 22 ēdieni, salāti, svaramā veidā produkcija. Kā arī Jelgavā mēs arī ražojam 25 sasaldētus produktus, kas tirgojas lielveikalos. Cilvēkiem tik ātrs dzīves ritms, viņi domā un plāno, kad viņi paēdīs un cik viņi, protams, paēdīs. Un otro ēdienu klāsts mums ļoti plašs, tur pār 20 vienībām no austrumu virtuvēm līdz klasiskai virtuvei. Tie paši kartupeļu pankūks, ceņu mērce vai no austrumu voks, gan asais, gan saļais. Un tā tālāk. Otrai rūpnīcai mēs ļoti lepni par to, ka mēs ražojam konditoris izstrādājumus un ļoti lielu klāstu ar viņu no saļā versijā. Latvieši tomēr mīl tos saļos, pēģa pierādziņš, rausīši un viss tā tālāk. Saldos ražo ļoti daudz arī mēs, protams, piedāvājam savam klientam, bet mēs lopējam tieši ar saļo versiju konditoris izstrādājumu. Un pateicoties pēdējo 2 gadu laika modernizācijas, mēs esam palielinājuši apjomu. Mūsu veiksmes formula ir, lai garšīgi un ērti, un, protams, nav dārgi, kas ir nemaz svarīgi šobrīd pie esošās ekonomiskās situācijas. Gribētu atvieglot katrai maisaimniecībai dzīvi, lai viņa, ja ne katru dienu, bet varbūt dažreiz padomā, lai atpūstos, nevis stāvēt un pabrauc savus bērnus un vīrus, un lai visiem ir ērti un garšīgi. Mūsu nākamais stāsts būs par ģimeni, kas čakli kā bites strādā pie sava galvenā produkta – medus. Ar biškopību nodarbojos jau kādu 13. vai 14. sezonu, un šobrīd biškopībā ir iesaistīta visa mūsu ģimene. Mēs esam monoflorā medus ražotāji, cenšamies iegūt atsevišķi pavasara medu, liepu medu, griķu medu, viršu medu un izdalam vasaras un rudens medu. Un tad šo te arī cilvēkiem piedāvājam. Un uz svētkiem mēs arī gatavojam riekstus ar mediem dažādus. Pagaidām vairāk tā kā neplānojam palielināt šo produkcijas veidu, jo gana daudz ir visa. Pēdējie 3 gadi ir tā, ka mēs jau esam tādi paaugušies, mums ir pāri pa 50 bišu saimes, un mums paliek vasks pāri, un iemēģināju roku sveču liešanā, jā, un man šis te darbiņš ir iepaticies, meklējam jaunas formas. Esam ar vīru iemācījušies veidot silikona formas paši, un arī dažas jau ir izstrādātas formas, kas ir tikai mums, jo mēs gribam atrast to savu individuālo tirgu ar svecēm un tādu, lai mēs atšķiramies no pārējiem biškopjiem un produktu piedāvātājiem. Pagājušajā gadā piedalījāmies novada garšas konkursā un domājām, liepu medus bija tas, par ko mēs cerējām bronzas medaļu iegūt, bet iesniedzām 3 medus veidus un ieguvām 3 balvas zelts liepu medum, par ko mēs bezgala priecājāmies, jo tas ir arī tāds mūsu darba novērtējums, ka mēs esam uz pareizā ceļa un visas lietas darām pareizi. Mūsu produkciju var iegādāties mājaslapā www.pullendrau.lv
un mūs var satikt Rīgas reģiona lielākajos brīvdabas tirdziņos. Gardas un veselīgas uzkodas, kuru ražošanā izmantoti āboli. Tev noteikti tas ir jāpagaršo. Mani sauc Gļebs, un šis ir uzņēmums Semers Group. Mēs ražojam dabīgus saldumus no ceptiem āboliem. Galvenais našķis ir pastilaiti. Tas ir deserts, kas gatavots no ceptiem āboliem un olu baltuma. Pēc izskata tas līdzinās maizei, taču sastāvā nav miltu. Tas ir salds, taču bez cukura. Produktā ir tikai 2 sastāvdaļas – 99% ābolu un 1% olu baltuma. Recepte ir ļoti sena un sarežģīta. Lai uzražotu šo pastilaitu produktu, ir nepieciešams 7 dienas. Sākumā cepam ābolus, pēc tam izlasām laukā sēklas un tad cepto ābolu masu saputojam ar olas baltumu, lai tā kļūtu 3 reizes apjomīgāka. Tad šis viss nonāk milzīgās krāsnīs un cepas temperatūrā, kas zemāka par 80 grādiem, lai saglabātu ābolā esošos vitamīnus un šķiedrvielas. Nākamajā dienā izveidojusies kārta, ko sadalām 2 loksnēs, kuras uzliekam vienu uz otras, bet pa vidu atkal liekam šo ābolu un olas masu, tā, lai tas līdzinās pīrāgam. Vēl pēc 1 dienas mēs sagriežam lielākos un mazākos gabalos. Jūs arī šeit varat iepazīties ar dažādu izmēru produkciju. 10 grami, 35 grami, 200 grami, un tad šos gabalus cepam vēlreiz. Grūtākais visā procesā ir iztvaicēt visu mitrumu no produkta, lai tas varētu uzglabāties pēc iespējas ilgāku laiku. Šis saldais ir ļoti veselīgs, jo tajā ir daudz vitamīnu, šķiedrvielu un daudz pektīna. Tādēļ tas ir labs gremošanas sistēmai, asins cirkulācijai, kā arī tajā ir daudz dzelzs. Mūsu nākamais stāsts būs par kaimiņu lietuviešu uzņēmumu, kurš radījis garšīgus produktus, kas noteikti patiks gan pieaugušiem, gan arī bērniem. Mani sauc Rokas, un man ir tas gods latviešus iepazīstināt ar turku zirņu jeb auna zirņu produktiem. Mēs esam uzņēmums Raun Dūz, kas ražo turku zirņu produktus ar 10 dažādām garšām. Mums ir saldās garšas zirņiem, bet tagad esam uzsākuši ražot arī sāļo produkciju. Cilvēki bieži vaicā, kāpēc esam izvēlējušies tieši auna zirņus. Šajos pākšaugos ir ļoti daudz proteīna, šķiedrvielu un minerālvielu. Tāpat tajos ir ļoti zems tauku saturs. Mūsu našķi piemēroti cilvēkiem, kam ir glutēnu nepanesība. Tie ir bez GMO, un daži ir piemēroti vegāniem, kā arī tiem, kam ir alerģija no riekstiem. Mūsu misija ir piedāvāt plašāku izvēli olbaltumvielu saturošu produktu klāstā. Tāpēc arī uzskatām, ka šim produktam jābūt gardam. Mana pārliecība ir tāda, ka veselīgs produkts nenozīmē garlaicīgs produkts. Tādēļ mūsu turku zirņu produkcijai ir tik daudz garšu un veidu. Katram uzņēmējam ir savs veiksmes stāsts, un tā veiksmes atslēga katram ir pavisam savādāka. Un kāda ir nākamā uzņēmēja veiksmes atslēga, to jūs noteikti redzēsiet turpinājumā. Sveicināti Oskars Fišs veikalā Māris skaistajā Āgenskalna tirgū. Jūs kā vienmēr šeit varēsiet nopirkt ļoti kvalitatīvas zivis,
zivju filejas, svaigi saldētas garneles, Islandes laša ikrus un tāpat arī daudzus tādus produktus, ko ražo mūsu Latvijas meistari, mairažotāji, kurus mēs esam daudz meklējuši un esam atraduši par labu esam. Mēs pārdodam ļoti ekskluzīvos stērletes un stores, melnos ikrus. Visi mūsu produkti ir svaigi saldēti. Gan zivis, gan arī tas, kas piedarās ar zivīm. Svaigi augļi, dārzeņi, gan eksotiskie, gan pierastie ogas, baravikas, baraviku kubiciņi. Tostarp mums ir arī ļoti interesanta sērija no Portugāles. Tur ir gan sardīnas, gan tuncis, gan augstas kvalitātes, augsti spiesta olīveļa. Īpašs stāsts ir par Islandes ūdeni, kas no ledāja caur kilometriem biezu lavas slāni izfiltrējas mazā dzidrā strautiņā, un tur izveido ūdens iegulus, no kurām tad tiek ražots ūdens. To ir iecienījušas Holivudas aktrises. Pats galvenais un vislielākā vērtība tam ir maza mineralizācijas pakāpe, un pH līmenis tam ir 8,4, kas nozīmē, ka to var dzert neierobežotā daudzumā, un vislabāk to darīt vai nu no rīta vai pirms ēšanas kādu pusstundu. Novēlot jums visiem priecīgus svētkus. Mēs jūs gaidīsim, jo labs labu atrod. Sijā Top Food savu darbību uzsāka 2014. gadā un ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ražo kulpinātu un svaigu sieru uzkodas. Uzņēmumā ražotie sieri ir prasmīgu un atbildīgu siera meistaru roku darbs. Sierus gatavo no svaiga un augstvērtīga Latvijas piena. To gatavošanas procesā netiek pievienoti ne konservanti, ne garšas pastiprinātāji, un produktu kvalitāti apliecina zaļās karotītes certifikāts. Šis būs lielisks našķis svētku reizēs, kā arī ātra un veselīga uzkoda ikdienas steigā. Lai siera pārbagāti un priecīgi svētki! Mūsu uzņēmums House of Portuguese Wines ir dibināts 7 gadu atpakaļ, un mēs nodarbojamies ar portugāļu vīnu importu un izplatīšanu tā kā Latvijā un arī Baltijas valstīs. Tas galvenais, ko mēs gribētu pateikt, ir, ka tas viss ir pieejams arī vienkāršiem cilvēkiem, kas grib iepazīties ar šo te portugāļu vīnu klāstu. It īpaši es gribētu akcentēt, ka tas ir Mārupas iedzīvotāji, Mārupes rajona apkaimes iedzīvotāji, kur varbūt dažreiz brauc garām un neiebrauc un nepaskatās. Mēs esam šeit Mārupē, Daugavas iela 38.1, ka brauc no Mārupas uz Jaunmārupu labā pusē, mūs nevar nepamanīt reklāmu un tā. Mums ir šobrīd apmēram 160 dažādi vīni, kuri ir no kādām 15 laikam vīnu darītavām. Baudot šos vīnus, jūs nonāksiet neaizmirstamā garšu pasaulē. Vai zinājāt, ka pārvērtības mēdz iedvesmot? Un iedvesmota noteikti es jūtos šajā rītā. Tāpēc novēlu ikvienam būt gatavam pārvērtībām jebkurā dzīves mirklī. Paldies, ka bijāt kopā šajā rītā un tiksimies jau pavisam drīz!